Kā jums šķiet, kas te ir? Bērzu solis? Nē, mīļie draugi. Te ir vīgriezīte. Vīgriezes hidrolāts. Kā saka, nedzeru tikai mušmirs un fermentus, kā daudziem var likties, jā, ka runāju tikai par fermentiem un tikai mušmirs un fermenti un ķiploki, man mīļie. Nē. Es esmu vienkārši, vīgriezi ir kaut kas, ir šāds augs, kas uzrunā pilnīgi katru manu šūnu atsaucās, jā, un paldies, Ilgvara, sveiciens tev. Viņam ir tik jauka. Protams, enerģija ir ļoti svarīga, kādu iegulda cilvēks, jā, un ja kādu uzrunā vīgriezīte, tad droši jautājiet. Nezinu, vai ir pieejama, bet, kā saka, var rezervēt, es jau rezervēju, un vīgriezīte atkal palīdzēs miegam, mieram, jā, es dzeru pirms miega, 10 mililitri, un miedziņš ir ļoti ciešs, un jā, man vairāk ir miegam viņa, bet es domāju, ka var dzert arī no rīta, jā, tā kā mana mīlestība vīgrieze, un tieši šādā formātā ir labāk, jo tējas uz manīm neiedarbojās vispār vīgriežu. Jā, bet, ja mēs runājam par fermentiem, tad fermentus arī es taisīju. Fermentu arī es taisīju no vīgriezēm, bija vīgrieze melone, laikam apelsīns vasarā. Un man tad jau tas ferments arī likās tik jauka sajūta, tik mierīga, jo vīgriezīte ir par mieru, jā. Vienīgais rēķinamies ar to, ka vīgriezi savākt ir sarežģīti. Parasti jau graumalās, pilnas ar kukaiņiem, tā kā jāiegulda būs darbiņš. Un var iedomāties, cik daudz darbs ir ieguldīts šeit un mīlestības. Jā, tā kā ir nozīme, protams, no kāda cilvēka tas tiek iegādāts, kā ar visu šajā dzīvē. Mēs atrodam to, kas mums ir vistuvāks sirdī, jo es esmu ne pirmais hidrolāts, kā saku, es esmu noprovējis. Un ir ļoti svarīgi, tieši tāpat kā es, gatavojot savus enzīmus, pievēršu uzmanību ļoti lielu nozīmi tātad manam iekšējiem stāvoklim un kādu tu attiecies pret savu darbu. Un vai tas vispār ir tavs, kā saka, nevis darbs, bet vairāk, vai tu to dari ar prieku, vai tu to radi ar, nevis strādā, bet radi, jā. Tas laikam tas atslēgas vārds, radīt ar mīlestību. Un viss, kas ir radīts mīlestībā, jebkas uzadīts cimdiņš, jā, uzcepts cepumiņš. Tas viss nes ļoti lielu vērtību un prieku. Tā kā tāds mans stāsts par vīgriezi, jā, un vīgrieze un pēdējā laikā, jā, un kaņepju vilnas sega. Jā, tas arī ir vēl viens, kā saka, jaunums manā dzīvē, jā, par to varbūt citreiz. Jā, tā kā tā, mīļie draugi.